Kā dzirdat, esam laukos, Cēsu rajona Vaivas pagasta Piekūnās. Šeit ir ideāla vieta, lai atpūstos no pilsētas trokšņa un lai patestētu tādu lietu kā čigānu pirts. Pirts nosaukums radies no klejojošām ciltīm, un šo pirtu var uzcelt praktiski jebkurā vietā. Čigānu pirts izveidē nepieciešama metāla kaste, laukakmeņi, plēve, koka kārtis un MacGyverena. Nezinātājiem tā ir izolācijas lenta, ar kur var salbot visu. Akmeņi jau salsīti, nu tikai atrodam īsto vietu un čugus jau sāk rakt. Bedra jāizrok apmēram 1,5 metra diametrā, tā lai ir ērti apsēsties. Katrs piepalīdz kā māk, arī Piekūnu mazais saimnieks Robis. Tā būs pirts? Nu ir pienācis laiks iekurināt čigānu pirti un, protams, skar dziesmu. Tēdzinī, vai nav par vēlu, vai kāds pirts? Jā. Par vēlu? Jā, vienu laiku arī. Nu jābrauc arī pēc pirta pēdējā sastāvdaļas kārtīgi, un brauksim mēs ar... Kad nonākam galā, ir kļūs jau pavisam tumšs. Koku ciršanai izmantosim... They called him Machete. Machete. Aiziet! Kārkli ir gatavi! Braucam uz pirti! Tā lieta tāda, pirts kurās jau kaut kādas minūtes, ļoti daudz, jo tas ir 2 stundas. Mēs atradām tikko zars no meža. Zari ir jāsliek tā kā vigams, tā kā indiāņu māja. Tā laid uz leju, vidus kaut kur šeit. Mums jātiek partners. Jūs zināt, ja to, ka es varēju to izdarīt Mēs ejam šeit iekšā, izrakām bedri, tāpēc, lai visi var apsēsties. 1, 2, 3, 4, kāds 7 cilvēki tur droši var sēdēt. Šitam te vēl ir jāizkurās, lai es tos akmeņus vai ne? Nevar noturēt rokās, tas man jāpiemet malka ir. Šito te nogriezīs galvu nost. Čeka vēl viens bonus. Bonus ir tāds, ka te ir vanna. Vannu mēs dabujām no kaimiņiem. Apkarsts futurēs. Te ir arī vienkārši 2 gazbetonu bluķi. Tur mēs saliekam malku un kurinam vannu. Galvenais čugunieci metāla vannu vienkārši izkust. Čuguniecē sakurina, paliec apakšā dēli. Un 2 cilvēki vienkārši ramaņķika. Kamēr čigānu pirts kurās, atpūšamies, uzdziedam, kā arī vietējais pirtnieks Gatis parāda pāris ekstrēmus trikus. Un viņa vienīgajā aksi, ai tumba, tumba rasā, tu sadurtie. Ir super. Nu un tā, mums tagad jāizvāc ārā oglītes, lai to tvana gāzi nedabūtu. Klājam pāri, paņem tu pie otra stūra. Galvenais nepārdurt viņu, kad liek. Tā, tagad arī šeit viss ir pabeigts. Klējus malu sabaram ar smiltīm, lai nenāk augstais gaiss iekšā. Kur tu tā ieeja bija jūtā? Redzēt, tur iekšā neko nevar, bet nu, būs labi. Te karstais ūdens, uzmetam. Wow! Jopti! Ej, tu nostāj žarām. Pēc brīža arī Raidis ir gatavs čigānu pirtī. Nu vēl viens piebiedrojās.
Viņiem vēl vajag ūdeni. Es atnesu ūdeni. Čeki ņemiet. O, kāds tvaiciņš nāk ārā. Oi, labi. Tā. Mēs iegājām, uzmetām garu. Bija baigi labi uz apmēram minūtēm 15. Jo reāli bija pa maz kurināts. Tur, kur mēs bijām astājuši ieeju, tur nāca iekšā augstums. Kļūdas, ko nevajadzētu pielaist, tad, kad garu uzmet, vajag tā, lai tiešām viņš arī paliek iekšā. Ja būs kaut kāda gaisa atvera vaļā, tad tas viss iziet ārā. Ja mums ir diena, ko gaidīt un ir ko sakurināt, ja mēs to izdarām kārtīgi, tas ir ideāli. Bet viss beig krust, tu ieej, tu izkarsējies tāpatās kā parastā pirtī. Galvenais par tiem akmeņiem pateikt, ka tur jāskatās kādi akmeņi, lai viņi nesprāks. Jā, jo sprāks, tad ir kā kariņa. Ir jāmeklē laukakmeņi, ja? Čigānu pirts. Lēti, ļoti daudz jautrības. Nu jā, bet šitais ir plus, ka tu vari vienkārši, jā, kaut vai jūras krastā viņu uztais ziemā, vasarā. Tev nav nekā, tev nav pirts, tev gribās, tu uztais viņu. Tātad, lai uztaisītu čigānu pirti jūras krastā, jums nepieciešami akmeņi, kārtis, glēve, lāpsta, kā arī pāris izpalīdzīgi draugi. Kurinam pirti, kamēr akmeņi ir karsti, tad plēju pāri un dodamies pirtēties jebkurā jums izvēlētā vietā. Tas tad ir arī lielākais šīs pirts pluses. Wow! Viss strādā.